Labdien! Šodien es jums parādīšu, kā var izveidot savu personīgo asistentu platformā Gemini. Tātad uzklikšķinām kreisajā pusītē uz horizontālajām līnijām, lai atvērtos blakus slēja. Un šeit jūs varat redzēt valodā, kādā ir uzstādīta jūsu meklēšanas sistēma, kādu jums parasti ir Google izmantot. Šeit var redzēt uzrakstu Gem roboti. Klikšķiniet virsū, un šeit jums ir iespēja paskatīties, kādus Gem robotus piedāvā izmantošanai Gemini. Gem roboti ir speciāli sagatavoti asistenti, kuri ir pielāgoti kādām noteiktām funkcijām. Jūs, protams, varat turpināt strādāt online chatā, runājot ar visu Gemini, bet šeit ir specializētie roboti. Gem šeit nozīmē dārgumi, tātad ļoti vērtīgie roboti, kuri, piemēram, ir gatavi ģenerēt jums jaunas idejas, kuri palīdz mācīties, kuri jums palīdz veidot jaunu karjeru, un jūs varat izveidot paši sev arī jaunus Gem robotus, kas jums palīdz konkrētos jautājumos. Piemēram, savu e-biznesa asistentu, projektu ekspertu, porcelānu kolekcionāru un tam līdzīgi. Kā redzat, man te ir diezgan daudz dažādi. Ko tas jums dod? Katram šādam asistentam, palīgam, jūs varat ielikt iekšā sev svarīgu konkrētu informāciju. Izveidot šādu jaunu Gem robotu ir ļoti vienkārši. Klikšķinam virsū, kur ir jauns Gem robots, dodam viņam nosaukumu. Piemēram, angļu valodas skolotājs. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Gemini šim konkrētajam robotam koncentrēs visu informāciju, visu apkopotās zināšanas viņā tieši attiecībā uz angļu valodu un tās mācīšanu. Tātad, šeit jūs aprakstat klāt, kas tad šis te angļu valodas skolotājs ir. Tātad dzīves Anglijā un perfekti pārvaldi akadēmisko angļu valodu. Tātad, šeit pie norādījumiem mēs ieliekam jau precīzāku, smalkāku aprakstu. Tā kā te ir, piemēram, par daudzkopi, tā mēs tāpatās varam par skolotāju, angļu valodas skolotāju ielikt. Angļu valodas skolotājs ar 15 gadu pieredzi darbam vidusskolā, teiksim tā. Pieņemsim, ka drīz tuvojas eksāmeni un mums ir jāpalīdz kādam jaunietim gatavoties eksāmeniem, un mēs gatavojam viņam lūk šo te angļu valodas skolotāju. Tu lieliski pārvaldi literāro valodu, gramatiku, interpunkciju. Šeit, kad jūs esat aprakstījuši kādu daļu, jūs varat arī izmantot pašu Gemini, lai norādījumus pārrakstītu un papildinātu. Tā ir kā brīnumnojiņa, kur tiks uzlikts vairāk teksta virsū. Nu, redz. Šeit klāt ir kāds būs kopējais tonis. Jā, tātad te ir visai padziļināti pati programma, paša algoritmi uzraksti, jā, tātad
kādi ir jābūt kādiem precizējumiem, skaidrībai un visam citam. Saglabājam. Šeit ir vēl trešā daļiņa. Tur pievieno informāciju, kas ir klāt nepieciešama. Piemēram, tur var ievadīt, pievienot angļu valodas eksāmenu uzdevumus PDF-ā vai kā citādi, lai šis te robots jau zinātu, teiksim, uz kādiem noteikumiem, kam ir jāgatavo cilvēks, kāda tipa eksāmeni ir un tam līdzīgi. Nu, redz. Un jūs varat sākt sarunāties ar šo te robotu. Un te viņš jums atbildēs. Nu, tad viņš stādās priekšā. Jūs varat ielikt arī aprakstā, ka viņam jāstādas jums priekšā pirmajā reizē, vai arī, ka viņam jūs ir jāuzrunā angļu valodā. Ja, teiksim, pēc nedēļas sadarbības, ka viņš ar jums sāk runāt tikai angļu valodā, lai nostiprinātu jums jau apgūtos valodu pamatus. Lūk, un viņš jums uzdos jautājumus, kādus ievirzīt, ar ko jūs varat sākt strādāt. Redzat, viņš ir gatavs sākt īsu zināšanu līmeņu testu, lai var pielāgot mācību materiālus tieši jūsu vajadzībām. Tādā veidā jūs varat izveidot sev jebkuru skolotāju, jebkuru asistentu visām jūsu vajadzībām. Tieši tāpat jūs varat arī labot, ja ir nepieciešams. Ja? Redziet, parādās šeit angļu valodas skolotājs pie Gem robotu saraksta. Un uzklikšķinot šeit uz 3 punktiņiem, jūs varat rediģēt, ja kaut kas ir nepieciešams. Ja, piemēram, šeit varat ielikt pie norādījumiem klāt, ja, tad, kā pēc 3 nedēļu komunikācijas sāc runāt ar klientu tikai angļu valodā. Tas būs tāds papildinājums. Atjauninam un atkal varam turpināt strādāt ar šo te botu. Un tādā veidā jūs varat veidot gan jaunus robotus, gan nepieciešamības gadījumā arī labot. Ja esat savu plānoto darbu kopā ar robotu pabeiguši, viņš jums vairāk nav vajadzīgs, tad uzklikšķinot šeit, jūs viņu varat arī izdzēst. Katru reizi, kad jūs sāksiet sarunu ar šo te botu, viņš izveidos jaunu sarunu. Tādā veidā jums ļoti viegli būs sekot līdzi. Ja? Tātad redz, kur bija mūsu pirmā saruna, angļu valodas mācību sākums. Jūs varat arī likt šeit virsū, kā sarunas nosaukumu paši norādīt, lai jums būtu vieglāk orientētos par to. Lūk, lietojiet, izmēģiniet, veidojiet savus botus un atvieglojiet savu ikdienas dzīvi ar šiem izcilajiem palīgiem.